Labvakar! Man ir prieks un uzreiz jau liela pateicība visiem, kas ir atnākuši. Mani sauc Baiba Guste, mākslas vēsturniece, un no muzeja mīļi aicināta arī šo izstādi, šo ieceri kaut kā novest līdz šim brīdim. Tagad iepazīstinot ar dalībniekiem, es katrai no jums uzdošu vienu jautājumu. Dita Lūse, kura tā tad ir šīs te konkursa izstādes galvenās balvas ieguvēja. Nu, tas jautājums ir, vai Aspāzija ir personība, kur gribas idealizēt vai izjaukt? Nu, laikam tomēr drīzāk idealizēt. Ieliepiņu, kuras glāzni tur. Arī mums ir trešās vietas ieguvēja šajā izstādē. Nu, un tad, ja Aspāzija būtu krāsa, tad kāda tā būtu? Man konkrēti tāda pēļainā. Gundaga Blumberga, literārā redaktore, žurnāliste. Jautājums būtu, vai ar Aspāziju būtu viegli strīdēties? Ideāli. Man Priedīte, mums ir režisori, horeogrāfi, kostīmmākslinieci un pats galvenais muzeja rosināta festivāla Aspāzija drāmas karaliene. Nosaukuma autori. Tikai nosaukuma autori. Bet es ļoti lepojos ar šo nosaukumu. Tātad zīmola vai simbola radītāji arī varētu teikt, vai ne? Jā. Nu, un tad jums tas jautājums būtu, ja tā Aspāzija tagad ienāktu. Kas notiktu? Ar viņu vai mums? Viņi smietos? Mēs varētu iziet. Tas gan. Atstāt viņu vienu. Es domāju, ka viņi jau bija diezgan viena. Tad, kad viņi dzīvoja. Es domāju, ka viņi nebija te būšana. Man gan šķiet, ka viņai arī patīk sabiedrība. Tomēr viņa. Varbūt, ka viņi simbolam, es domāju, diezgan vientuļi tā kā. Mūsdienu gleznotāji arī strādā pasaulē, kurā ir tik daudz simboli, kas ir gan nepieciešami, gan apgrūtinoši, un tie gan iedvesmo, gan tāda izraisa kaut kādas gaidas. Zināmā mērā pieprasa arī cieņu daži un abrīnu. Un tad ir atkal jāmēģina tā drosmi to izjaukt, varbūt tādu savu laikmetīgo skatījumu. Tad tas jautājums jums ir abām par to, kāpēc piedalījāties. Kas bija tas, kas jūs uzrunāja vispār tēmā? Aspāzija, Dita. Nu, pirmkārt, absolūti subjektīvi, jebkura tāda izsišana ārpus komforta zonas, es domāju, jebkuram māksliniekam ir interesanti. Jā, tiešām, jā. Protams, ka kaut kādā veidā mēs katrs ejam to savu ceļu un sekojam kaut kādai savai izvēlētajai līnijai. Un tad kādreiz tāds grūdienis no malas, no sāna, kas liek kaut kādā veidā pavirzīties sāņus liek pēc tam meklēt kaut kādu savukārt nākamo jauno ceļu, kas, vienkārši lieta, kas jebkur tāda provokācija liekas, ka ir forši. Un Aspāzija nekādā veidā man nelikās kā pretruna. Tā kā tas nebūtu tā, ka Aspāzija pirmkārt man laikam, dzejnieci, protams, bet man tomēr laikam viņa vairāk kā feministi uzrunā, un tas laikam bija pirmais, kas, tas viņas personības aspekts, kas mani kā vairāk uzrunāja, un kāpēc man gribējās viņu gleznot tā, kā es viņu gleznoju. Jā. Es domāju, ka nekur jau tur no sevis, nekur gleznojot tos portretus tāpat ļoti neaizēja. Un laikam gleznojot Aspāziju tieši, es viņu ļoti izjūtu kaut kur tādu tuvību, domājot par savu vecmāmiņu, par to laiku. Apmēram 1 gada dzimšanas gadi.
par to spēku, kāds viņām bija vajadzīgs, bet saglabājot arī to absolūto trauslumu. Izdzīvot, izaudzināt bērnus, vai radīt, vai spēt ieiet vīriešu sabiedrībā, vai spēt vispār izdzīvot. Man, teiksim, vecmāmiņa, viņam bija 4 klašu izglītība vienai, otra gluži pretēji, 2 pilnīgi dažādas, kā viņas izdzīvoja. Nav. Laikam tas bija tas, kas man uzrunāja arī tieši domājot par Aspazīju. Par tādu sievietes personisko, par to dzīvi, par viņas spējām un par to trauslumu, un kā viņas iziet cauri dzīvē. Un tomēr realizējas. Amerikāņu psihologs un filozofs Franks Barons, kas 20. gadsimta otrā pusē, viņš tur pat sasauc tādas radošas personības vienā telpā, un tad viņš tur ir izpētījis, ka piemīt kopīgas pazīmes tieši radošiem cilvēkiem. Novitāte, oriģinalitāte, atšķirīgums, veiksmīgums, kā galveno izvirzot tomēr oriģinalitāti. Un tad ir mums pašiem Latvijā ir tāda dzejniece un psiholoģija Rita Bēbre, kur arī ir pētījusi tieši tās radošās personības, un viņa ir secinājusi, ka radošām personībām piemīt šādas īpašības. Novatorisms, oriģinalitāte, sprieduma neatkarība, drosme, jaunradas produktivitāte, dažādās jomās, bagāta fantāzija, psihisks plastiskums, bet galvenā radošas personības iezīme ir radošums. Arī kā tā ir lašmaizī. Un tas ir tādā kontekstā par to Aspāziju kā tādu tieši radošu personību. Arsenāli viss tādi radoši. Un, lai gan viņa, protams, ir bijusi gan žurnālisti, gan deputāte, gan visādi aktīvisti. Un nerunājot jau par dzejnieci un dramaturģi. Un tātad katru noteikti no mums personība, tieši Aspazijas personība ietekmē kaut kā, tieši kaut kā savādāk varbūt. Man, piemēram, skatoties uz Aspaziju, man visu laiku liekas, ka viņa liek būt pašpārliecinātākai un tādai. Bet tagad Gundegai Thunbergai jautājumu. Kā Aspazijas daļrade, tieši daļrade pauž to viņas personību? Ar kaut kādiem tiem tēliem. Mēs varam nolasīt, jo jūs ir daudz rakstnieki un visādi radoši cilvēki apkārt, kur caur daļradu mēs varam sajust to personību. Es domāju, ka Aspazija mums nemaz citādi neinteresē, kā tikai caur daļradu. Es domāju, ka mums absolūti neinteresē, kāda viņa bija kā Raiņa sieva vai kā mīļākā kaut kad jaunības gados, vai kā viņa bija kā draudzene vai vēl kaut kas. Jo Aspazija, manuprāt, ir jāuzlūko pirmkārt un galvenokārt kā ļoti liela mēroga personība Latvijā vispār. Un es domāju, ka viņa nav novērtēta un viņa nevienā periodā nav novērtēta. Tas, ka mēs tur jubilejās stāstām, ka Aspazija mūsu lielā dzejniece, tas ir, pupu mizas. Aspazijas nav Latvijas kultūras kanālā. Tur ir dzejnieks Eriks Ādamsons, piemēram, un vēl visādi, bet Aspazijas tur nav. Aspazija nav arī, es nedomāju, ka Aspazija ir mūsu mīļākā dzejniece, vai ka viņa stāv mums grāmatu plauktā goda vietā. Un ja jūs man būtu prasījusi pirms gada, es būtu teikusi, ka arī ne manā. Bet pagājušajā gadā iznāca Ingas Ābeles veidots Aspazijas dzeļoļu krājums, izlase, Aspazijas debesjums, un es atklāju pilnīgi no jauna, jo tur ir dzeļoļi no visiem krājumiem, un tie paver skatu uz Aspaziju kā uz kosmisku domātāju.
Nevis kā šauru, ko Aspazija domā par sievieti, vai ko viņa domā par vīrieti, vai ko viņa domā par labāku rītdienu, vai vēl kaut ko. Bet Aspazija tur paveras kā pilnīgi neparasta domātāja Latvijas mērogā. Nu, tad vēl Latvijas nebija sākuma viņas laikā, bet, un es domāju, ka mēs to vēl neesam sapratuši, vai tikai daži ir sapratuši, vai mēs līdz galam neesam sapratuši. Un varbūt tieši tāpēc Aspazija bija ļoti traģiska personība. Un Aspaziju tu nevari ielikt nevienā krēslā, ne divos, ne arī runāt par viņas skumjajām vecumdienām, vai viņa mīlēja vientulību vai sabiedrību. Viņai, jo es vairāk domāju, jo man vairāk šķiet, ka Aspazija tiešām ir liela personība. Un neko vairāk nevarētu vēlēties, lai mums būtu tas saprāts, to izprast un novērtēt. Tādas ir manas domas. Jā, un tagad Antei došu mikrofonu. Un kas ir tas, kas jūs saistat Aspazijas personībā? Nu, vai strādājot ar tādu vēsturisku personību, es nezinu, meklē faktus vai kaut kādu emocionālu saskari vai kaut kādu personisku rezonanci? Kas ir tas, kas jūs saistat? Man liekas, ka tad izskanēja tas jautājums, kāpēc runāt par Aspaziju. Tad man liekas, ka atbilde uz šo jautājumu patiesībā ir atbilde uz jautājumu, kāpēc runāt. Jo kaut kā viss, ko es esmu lasījusi, ko Aspazija raksta, kas ir, kā jau te tika teikts, tas profils ir milzīgi plašs, bet man šķiet, ka tas galvenais, kāpēc arī mēs festivālu nosaucām Drāmas karalieni, tāpēc, ka drāma kad tu taisi drāmu, tad visi klausās, par ko tad ir drāma. Par to, ka tas ir tas fenomens, ka viņai ir drosme runāt, un tagad es domāju par to, ka tiek piesaukts vārds simbols, un man šķiet, ka simbols vienmēr ir kaut kas diezgan statisks, un es nekādi nespēju Aspaziju ietilpināt vārdā simbols tieši šī statiskuma dēļ, jo tādēļ, ka tā kaut kāda enerģija un nespēja klusēt ir kaut kāda tik kustīga un tik daudz un dzīve, kad viņi tā kā neievietojās, manuprāt, tajā vārdā simbols. Un tāpēc man ļoti grūti iztēloties Aspaziju, kā mēs viņu varētu aplūkot kā simbolu. Man liekas, ka nē, ka viņi ir, viņi ir enerģija, nevis simbols. Jā. Jā, tas ir, redziet, mēs te katri savādāk. Es domāju, ka mēs diezgan kopēji. Jā, ne, mēs, jā, bet ir arī pie to simbolu mēs vēl atgriezīsimies, bet tur arī ir, piemēram, stipri jaunākās man studenti, tiem uzreiz bija skaidrs. Viņiem vienā vārdā, katram ir savs tas Aspazijas simbols vienā vārdā, vai feminisms, vai drosme, vai dzejniece, vai pat Aspazijas māja dažiem bija. Jā, bet es domāju, ka mēs visi tās tā apņēmība un vajadzība neklusēt, lai par ko tu runāt. Un ka ir skaidrs, ka mums ir jārunā par daudz dažādām tēmām, un tās tēmas mainās, un dažas no tēmām nekad nemainās. Un mēs joprojām jau 2028. gadu runājam par kaut kādu tēmu, bet mēs nekad par viņām nerunātu, ja mums vienkārši nebūtu tās nenormālās kaut kādas apņēmības, nespējas klusēt un drosmes runāt. Jā, man šķiet, ka šis ir tāds. Un vēl man šķiet, vai tad, ja cilvēks, uzskata, ka sieviete ir cilvēks, vai tas ir feminisms? Vai tas tūlīt būtu jāieliek simbolā feminismu? Viņi vienkārši Aspazija iestājās par pilnvērtīgu, daudzpusīgu cilvēku, kam ir pašcieņa.
Un tas bija gan sieviete, gan vīrietis. Tur Aspazījies nevienā dzejolī neesmu pamanījusi, ka viņa aicinātu kaut kā īpaši izcelt sievietes un tas, ko mēs saucam par feminismu. Ja varbūt es vienkārši nezinu, kas ir feminisms. Es domāju, ka feminismā ir daudz dažādu virzienu, bet man šķiet, kas ir būtiski un kas Aspazīja droši vien no kaut kādiem feminismu tekstiem vai nostādnēm attālina un kādām pietuvina, ir tas, ka viņa neredz, man šķiet to, ka tas cilvēks, tas skats uz cilvēku, tā kā likvidē vajadzību pēc tās binārās opozīcijas. Un ka tas nav, ka tie nav pretstati, ka sieviete un vīrietis nav pretstats. Man šķiet, ka tas ir ļoti būtiski. Jūs strādājot ar tieši tādu vēsturisku personību, jo ir arī, jūs strādājat ar dzīviem personāžiem un dzīvām personām, bet ar vēsturiski. Kā jūs tieši, labi, tātad caur kaut kādu privātu, kā jūs meklējat tos punktus, tās emocionālās saskarsmes vai kaut kādus faktus, pārlasījāt dzeju? Kā tā saruna jums bija ar to Aspazīju? Dzeju, varbūt biogrāfijas faktus, bet ar kaut kādām mākslinieku tiesībām es atļaujos atteikties no objektivitātes un meklēt tajos faktos to, kas atbilst jau kaut kādam manam priekšstatam, kaut kādam manam tam tēlam, ko es esmu jau savā galvā jau uzbūrus par Aspāziju kaut kad jau. Katrā ziņā es nelaužu to, kāds ir mans jau iepriekšējais priekšstats par Aspāziju un vienkārši pielasu varbūt tādus atbalstošus faktus par to. Un protams, ka glaznojot vēsturisku personību kopš 19. gadsimta ir fotogrāfija. Un līdz ar to ir šis starpnieks, ka ir fotogrāfs, kas ir veicis to starposmu, un ja es izmantoju fotogrāfiju, tad es paļaujos uz kāda cita cilvēka skata punktu, kuru es arī savukārt nelaužu. Ja es redzētu, ja es glaznoju kādu, ko es redzu dzīvē, tad tas ir savādāk, bet es baidos interpretēt interpretāciju. Bet arī fotogrāfija, jūs apmēram viena tā laika, abas divas izvēlējāties to Aspāziju, bet te jau ir arī, kas ir izvēlējušies viņu gandrīz kā skolnieci vai vēlāk laika. Kāpēc tieši to periodu jūs izvēlēties? Piemēram, kāpēc tieši tā laika fotogrāfija? Es ļoti īstenībā domāju tieši par to vecumu, bet tomēr aizgāju atpakaļ pie... Laikam tas tāds tā kā no skolas laikiem, kad tas kā liekas, kāda viņa bija, lasot dzeju, tas kaut kāds, laikam ideālisms, tāds romantisms, tomēr cauri tam visam. Jā, es arī tieši tāpat to uztveru. Es no šodienas tāda viedokļa skatoties, tas nebūs politkorekti, bet no šodienas viedokļa skatoties, Aspāzija nenovecoja skaisti. Un kaut kādā veidā viņas, teiksim, dzeja savukārt ir saglabājusi, viņas daļrada ir saglabājusi jauneklību. Un liekas, ja tu viņu atveido tajā vecuma periodā, tu radi kaut kādu šķelšanos. Jā, un līdz ar to negribējās to sašķelt. Jā. Tāda bija tā mana sajūta. Bet te jums arī bija kaut kas galvā, tas kanons kaut kāds? Es pat nezinu, kad es sāku par to domāt un es sāku skatīties uz dažādu laiku tām pieejamajām fotogrāfijām, es sapratu, ka nē, šis nav tas, kā es viņu sajūtu. Tā kā runājot par tām viņas
teiksim, 30. gadu fotogrāfijām. Varbūt fotogrāfijas sliktas. Droši vien, jā. Frizūra varbūt nebija laba. Jo, ja būtu dzīvajā redzējuši, viņi būtu izrādās ļoti smuku un dzīvi. Jā, es domāju par to, ka to nenovecoja skaisti. Viņa, varbūt, ka viņa vienkārši novecoja. Un varbūt, ka tas ir tāds mīts par to, ka ir kaut kāds veids, kā novecot skaisti. Jā, un no kurienes, droši vien Kaspazīja varētu būt nopietni iebildi formulējumu novecot skaisti. Nu, kas ir novecot skaisti, tas ir varbūt tas ir nezaudēt prāta spējas, varbūt tas ir novecot skaisti. Vai tas ir no iekšpuses. Bet, jā, no kurienes rodās tas skaisti, vai tas ir skaisti no... Jā, man vienkārši tas novecot skaisti kaut kā domāt par... Rīta droši vien domāja no ārpus. Nē, kā lai pasaka, bija tā kaut kāda jau arī sabiedrības attieksme, jau viss pēc tam tie mīti par to, kāda viņa bija, un iespējams, ka tajos mītos bija arī kaut kāda daļa patiesības, ja visā tajā, un katrā ziņā tas viņas ideālais tēls jau vairs nebija tik spožs. Kas man patika, tas, ko tu teici par to vizuālo tēlu, kāpēc tu izvēlējies tieši to, kā tu attēloji, man kaut kā lika, vai es pareizi uztvēru to, ka tev nostrādāja kaut kādā ziņā tas tavs iekšējais Aspazijas tēls, kuru tu varbūt tās pat... kurš tev nobāzējās tajā laikā, kad tev skolā lasīja to dzeju, kad neapzināti tev tas Aspazijas tēls jau no turienes ir jau uzbūvējies, un tad, kad tev šis konkurss piedāvāja, tev skatoties tās bildes, tu netīšām pat izvēlējies to tavu pirmotnējo Aspazijas to tēlu, kurš tev jau bija nobāzējies kaut kur zemapziņā. Zikā, es nevaru pateikt, ka skolā, bet taisni pēdējā laikā man divas manas māsu meitas mācās kultūras akadēmijā, un es esmu, piemēram, viņas abas, viena no viņām ir iestājusies režisoros, un viņai tika jautāts, kā, lai iestāja eksāmenā, kādas 3 lugas viņa būtu gatava uzvest, un viena no tām bija Sidrabs Šķidrauts. Un tātad joprojām aktuāli, un ar viņām es ar Aspāziju atkal esmu saskārusies, un mēs runājamies par to, un tad tālāk. Tātad, faktiski tieši pēdējā laikā kaut kā man Aspāzija atkal uzpeldēja. Mēs arī, kad gatavojoties šai sarunai, es arī ar viņām aprunājos, un tātad viena no šīm manām māsasmeitām, kas tagad ir 23 gadus veca, kura tātad mācījās par Aspāziju skolā pirms apmēram 10 gadiem. Viņa teica, vēl pirms 10 gadiem. Tātad Aspāzija tika, tas, ko Anta teica, ja, ka pilnīgi viņi tika noklusēti, ja, tas, ko arī jūs teicāt. Ja, viņi nenozīmīgi, Rainis ir tas nozīmīgais, ja, kas ir tas vadošais, virzošais spēks, un Aspāzija, viņš ir tas revolucionārs, ja, un viņa ir tā pilsoniskā, romantiskā būtne. Ja. Nu, vienkārši tas, ka mums tas bija mūsu skolas laikā, tas liekas, ok, ko tik mums nemācīja. Bet vēl, pat. Varbūt paies gadi 10 un literatūras stundu sāksies ar tekstu, kad šodien mēs mācīsimies par Aspazijas vīru Raini. Jā, tie jau tas ir, ka mēs tā pārējiem no tās personības uz to, arī uz to simbolu, uz to kanonu, jau tie simboli jau ir mainīgi, cevišķi mūsdienās, un man liekas, ka Ditas Glezna ļoti precīzi to uztvēr uz to šī laika, to simbolu maiņu, kad tā Aspāzija ir tur pārāka, un viņš ir, bet viņš ir tur tā kā fonā. Tas ir tas, tā ir tā mūsdiena, man liekas, tieši uz Aspāziju kontekstā tā ir tā simbolu maiņa. Man arī likās, ka, ja es drīkstu vēl paturpināt, tas varbūt viņš no citas, bet par to darbu domājot bija tā, ka
Jūs droši vien man apstrīdēsiet, es tik labi nepārzinu varbūt literatūru, bet tomēr skatoties uz to darbu sarakstu, ko es neesmu, protams, lasījusi galīgi ne visu no Aspāzijas, bet vai nav tā, ka labākie darbi, viņas, tā kā spožākie darbi ir uzrakstīti līdz 905. gadam? Nav, jā. Jo man bija tāda sajūta, ka pēc tam, kad viņai iegrima, kad viņa bija nolēmusi iestāstīt Rainim, ka viņš ir tas izcilais ģēnijs un nolikusi savas vieglās dienas, lai viņu studētu, un Šveices periodā nodevās tikai tulkojumiem un nerakstīja pati savu daļradi. Ka kaut kā, kā lai saka, tā noliekšanās vīriešu priekšā tomēr bija darīja savu. Jūs aizmirstat, ka Rainis diezgan ātri nomira. Kā viņai vēl bija laika. Par tiem darbiem es nevaru tā viennozīmīgi piekrist, varbūt, ka viss labākais ir sarakstīts pirms Raiņa, bet man šķiet, ka ir diezgan būtiski, kas šos darbus lasa tanī brīdī, kad mēs runājam, vai tas ir labāks vai sliktāks darbs, un kādā nolūkā viņš lasa un ko viņš izlasa tajā darbā, jo darbs tikpat daudz sastāv no lasītāja, ne tikpat daudz, bet diezgan daudz sastāv no lasītāja kā no darba radītāja, un arī jautājums, kurā laikā un kādā kopējā tajā ideju telpā cilvēks lasa šo darbu. Kādas vajadzības pēc. Jā, un līdz ar to tas man šķiet tā nevar viennozīmīgi apgalvot. Protams, ka iespējams tie pirmie darbi attiecībā pret to laiku vai situāciju vēsturisko, kurā viņi tika sarakstīti, iespējams tas kontrasts starp to, kas darbā jau ir pateikts, bet dzīvē kā vēl nav. Varbūt viņš ir lielāks, bet ir no darba kvalitātes, kā kvalitātes iespaidīguma viedokļas neuzdrošinātos tik kategoriski to apgalvot. Baiba jums ir grūti. Mēs vienotā frontē. Nē, man ir ļoti viegli. Man patīk. Nē, es domājot par to, Anna teica, ka nav tie simboli, bet tomēr jau ir mums ielikt tie simboli no tās skolas, un viņi tomēr, tā kā, man šķiet, ka šobrīd notiek kaut kā tā maiņa, bet tā kā Gundega mums ir viss tā pieredze bagātākā. Jūs noteikti variet mums pastāstīt. Kas to simbolu veidoja? Tātad Aspāzija, pieņemsim tā lielākā, tātad, viņa tanīs 20. 30. gados, tāda ir nāk tie dālāk kaut kādi, 50. 60. Kas to veido? Pētnieki, pati Aspāzija vai... Kā tas mainās? To vienmēr veido apkārtējie cilvēki, kuriem ir tāda neremdināma tieksme katru ielikt kādā kastītē. Jā. Tam ir jāatbilst tam, tas ir sapņotājs, tas ir romantiķis, tas ir alkoholiķis, tas ir un viņus sarindot. Bet dzejniekus nevar ielikt, ja viņi ir dzejnieki, ja viņš nav, apkūlības pantiņu ražotājs vai sieviešu dienas vai Kornelija apškrūma Jā. Nevienu citu dzejnieku tu nevar ielikt nevienā simbolā, ne arī kaut kur citur. Un man šķiet, ka vienkārši mums visiem, kas te sēžam un kas to vēl nav izdarījuši, vajag aiziet uz biblioteku vai mājās no plaukta paņemt, bet tieši Ingas Ābeles sastādīto to izlasīt. Jo tur viņi ir izlikusi labāko un viņi ir salikusi tādā secībā un tādās sadaļās, ka Aspāzija atklājas kā tāds brīnums. Vismaz man tā bija. Un man gribas domāt, ka ja man tad kādam citam arī vēl varētu uznākt tāda sajūsmīga atklāsme, ka Aspāzija ir kaut kas pilnīgi cits, nekā mēs bijām domājuši. Nekā mums ir iestāstīts, nekā mums ir rādīts vai iepriekš bijis zinātniskos darbos vai vēl kaut kur. Jo
īstenībā, kā jūs teicāt, Aspazija ir enerģija joprojām. Aspazija joprojām ir dzīves organisms. Un es nesaprotu, kā viņi ir spējusi uzrakstīt tādus dzejojus. Es vienkārši lasu un es domāju, bet tas taču bija pirms gadsimta. Kur viņai bija tādas domas? Bet jūs pašpalsiet. Jūs redzēsiet, tas ir tā vērts. Ne, nu noteikti arī, man liekas, šī izstāde ar to dažādību, kas te ir, te jau mēs arī redzam, ka tā enerģija ir darbojusies dažādos aspektos. Aspazijai tiešām bija tik foršas krūtis. Tas ir kā, kurš skatās. Jā. Bet viņai tas kaklīgs tik, es domāju, tā galva, diezgan grūti noturēt, ja tur nav kāds stienītis. Re, kur ir autori, mums var pateikt, līgģiem, bet tas jau, redziet, te jau par to spēcīgo sievieti, varbūt te mūsdienu rakstniecei Dacei Rukšānai, viņai arī ir kaut kāda tā enerģija. Daca Rukšāna. Jā, tā ir. Jā. Tā ir Daca Rukšāna. No kāda mērķa tad šie gadi? Viņai tas skatījums, kā viņa stāstīja, ka viņa šim uzdevumam spēcīga sieviete Aspazija skatījās caur vecmāmiņu. Es savukārt, man tādā ziņā interesanti bija paklausīties jūsu tā kā abu to piegājienu un kāds jums tā dzirkstēl bija, kāpēc tieši tas, kas uzgleznots, ir nācis no jums. Man savukārt bija pretēji, es meklēju mūsdienas to spēcīgo sievieti, un pēdējā laikā man sanākusi ir sadarbība ar Dāci un sadraudzēties ar Dāci, un es viņā saskatu arī to spēku sievišķīgo, kas viņai plūst ārā, gan radoši strādājot, gan arī savā ikdienā, un man likās, ka viņa ir jāuzglezno. Aspazija rosina. Es teiktu drosmīgi. Salīdzināt Rukšānai Aspazija, tas Nē, no tā viedokļa, ka viņas ir pilnīgi atšķirīgas. Viņas nav savienojamas tādā ziņā, ka personības pilnīgi dažādas, bet kad spēcīga personība Aspazija un spēcīga personība Dāce, un arī tas, ka sieviete, un ka sieviete, kur ir arī atļausies diezgan daudz kaut ko runāt par sievišķīgām lietām, viņa tik daudz tās mūsu sievišķīgās puses ir tēlojusi, rakstījusi un izpaudusi, ka viņa, man liekas, ļoti labi pārzina sievišķības lietas. Kā krūtis ir vienīgs? Tas atkal mazliet ir no manas puses. Nē, tās nav manas krūtis. Un tās arī nav Dācis krūtis. Dācis man nav pauzējis, to es mazliet esmu fantazējis. Savukārt, kas to portretu parādīju Dācei un Dācis vīram, Dācis vīrs arī pateica, jā, jo var atpazīt, ir līdzīgi Dācei. Es teicu, kur daļa augšējā vai apakšējā? Es tā pa jokam, protams, bet un arī vēl tas viss sakrit ar to, ka man ir sadarbība ar Dāci, ka viņa raksta romāns un es glaznoju grāmatām vāks, tad šīs darbs arī nonāca uz grāmatas vāku. Savukārt man ir divdaļīgs priekšnesums šajā konkursā. Viens tas, ka es pieķēros mūsdienas stiprajai sievietē, un es arī, protams, Aspazija arī gribēju tēlu. Tas augšējais mazais niecīgais arī ir Aspazijas tēls no manis. Tā kā bez viņas nekādi. Man tas kailums uzrunāja tieši tāda arī tā kailā dvēsele, kas rakstniecēm, radošām personībām, to iznest. Tad jūs esat arī uzturējis, tāpēc arī es atļāvos, pirms es viņu tēloju ar kailām krūtīm, viņai prasīju, vai tu būtu ar mieru, ka es tev tēloju kailām krūtīm, un arī zinot to, ka tas būs uz grāmatas vāka, viņa piekrita, jo tieši to es arī vēlējos pateikt, ka Dāce arī tēlo ļoti atkailināts tēmas, un krūtis ir ļoti sievišķīgs simbols, skatoties uz krūtīm, krūti ir domāt par dvēseli. Kuram? Jā. Es gribēju iebilst maziņu komentāru, ka jau vairākas reizes izskan tas vārdu savienojums spēcīga sieviete, un es domāju, kāpēc vārdam sieviete, lai viņš būtu stiprs, ir jāliek priekšā spēcīga, kas ir tāds spēcīgs īpašības vārds, kam ir ļoti vīrišķīga konotācija, kāpēc vārdā sieviete,
jau nevarētu. Es domāju, ka Aspazijai patiktu doma, ka vārdā sieviete jau ir ietverts tas spēks, un mums nav jāliek viņam priekšā vīrišķīgais īpašības vārds spēcīga. Jā, Tas tāds piedāvājums. Spēcīgs cilvēks. Vai sieviete? Viņa bija sieviete, un tas jau Vai nu šie pēc divi noklusējuma vārdi vai ietver viens, jā, to spēku. Bet mēs spēcīgi sievieti. Mēs atkal Jā, jo jūs skatāties kā 21. gadsimta pirmās puses sievietes, bet viņa jau tajā laikā, es domāju, ka tieši tas dzimums arī ir daudz ko nozīmē. Jā, bet vārdā sieviete ir tas dzimums. Jā. Un man šķiet, ka mēs varbūt skatāmies kā 21. gadsimta, bet es nedomāju, ka Aspazija neskatījās kā 21. gadsimta. Nē, nu viņa jau to darīja, bet viņa kontekstā ar to lielāko tomēr sabiedrības daļu, sieviešu daļu vai cilvēku daļu, viņa bija tomēr, tā drosme viņai bija daudz lielāka, kā daudzas mūsu vecmāmiņas nebūtu spējīgas iet pie Raiņa redakcijā. Bet kāpēc mēs tā domājam? Es domāju, ka mana vecmāmiņa būtu spējīga. Es domāju, ka man izklausās, ka arī tās vecmāmiņas būtu spējīga. Kas mums ir pateicis, ka tās vecmāmiņas tā nevar? Jā, droši vien. Vismaz 4. Nē, manējā droši vien, manējā nevarētu gan. Jā, lūdzu, tagad stāstiet. Bet vecvectētiņš tiešām Strādāja. Jo Rainis strādāja kādu brīdi Zaņģimnāzijā. Un es domāju, ka viņi tikās. Jā. Un Rainis bija diezgan kusuls, jaunēklis. Viņš vēl nebija, viņš nebija ne ar vienu iepazinies pa īstām. Viņam nebija pat nevienas draudzenes, tur Aspazijai nevajadzēja vispār nekādu drosmu. Atver durvis, ieeja. Cik tā viena personība, to otru personību var tā kā aizskart, ņemot vērā, ka viņa ir mirusi un viņa neko vairs nevar pateikt pretī. Tie darbi ir daudz un dažādi un tos... Respektīvi, kā nedarīt viņai pāri, ja? Vai... Ļoti zīme un izslēgt gaismu. Nē, jā, kur tā viena autora brīvība un domas, kur viņas var apstāties, vai viņām vispār vajag apstāties. Man šķiet, ka ļoti burvīgi, kad arī šeit ir tā brīvība tiem autoriem bijusi. Man liekas, ka provokācija vienmēr ir forša, ka mākslinieki var darīt, ko viņi grib. Man it kā negribējās pārkāpt to robežu, man nebija tāda vēlme, bet es novērtēju to, ka mākslinieki to dara. Tas kaut kur ir vieta tai muzejiskai Aspazijai, un kaut kur ir vieta pilnīgi savādākai. Es nezinu. Nezinu, kāpēc. Gleznojot Aspazijas paralēli tam savam dzimtas sievietēm, es domāju par Helmijas Taldi. Es nezinu, kāpēc man likās, ka kaut kas tur ar visu. Tāpēc arī tā mēnesis stīga, jo tur atkal ir citi stāsti. Bet tā personība, man laikam tā asociācija mūsdienās bija Helmi. Tāda, nekā, tieši personības ziņā. Es nezinu, kāpēc. Vai Aspazija vispār bija tāda pretrunīga personība, jo šeit mēs redzam, ka tie mākslinieki rādījuši mums dažādi. Bija tāda pretrunīga. Ka mēs jau kāds 5 reizes noskaidrojām, ka Aspazija ir enerģija. Jā. Un īstenībā es domāju, ka Aspazijas būtībai šī bilde atbilst vislabāk, jo tur ir, teiksim, tā kā Aspazijas stihija ir uguns, mainība, kosmos, zvaigznes, viss tāds, tad šis ir tas haosa virpulis, no kura var iznirt, kad tie dūmi noies. Pilnīgi cita būtne. Un tad, kad priekšplānā būs uguns, tad atkal būs pilnīgi cita būtne. Te ir iespēja, fantazēt, iztēloties, kā varētu būt. Jo man ir tāda sajūta, ka tā ir katram ir kaut kāda sajūta. Es neesmu oriģināli šajā ziņā. Bet ka man šķiet, ka Aspazija nevar būt
ierāmēta noteikta, nu, teiksim, tik strikta seja kā šī te, kas te man priekšā ir. Viņai jābūt ir drusku tā kā, nu, kas tāda, kur es varu iztēloties, ka tur varētu būt, vai tās asaras kaut kādā Aspazī iespējams. Bet tā arī ir, nu, te brēc mana dzejiskā vēsele, nevis normāli cilvēku uztver tā kā. Bet varbūt Anta kontekstā ar festivālu, ar to simbolu vai zīmolu, tātad, ko jūs izdomājat? Nu, drāmas karaliene. Jā. Vai kā tas ir, tad, nu, piemēram, šādas muzeju pasākumi vai kaut kāda, tās, nu, tie veido kaut kādus jauns tos simbolus, nu, tādī kontekstā ar to festivālu, vai kā jums pašiem, kā organizatoriem, bija kaut kāda sajūta no sabiedrības, ka viņi paskatās uz to personību drusku savādāk? Nu, tiešām kā uz drāmas karalieni, nevis uz Raiņa sievu. Es nezinu, tas jājautā sabiedrībai. Man šķiet, ka patiesībā viens no galvenajiem ieguvumiem vai, nu, kaut kādā tādā slēptā veidā, varbūt arī mērķiem šādam vai šim festivālam ir, vai tas uzdevums, ko tam varētu uzlikt, ir vienkārši atvērt to iespēju sarunāties. Un man šķiet, ka arī, piemēram, glaznojot portretus, nu, es domāju, ka nav kaut kāda viena pareiza veida, kā māksliniekam uzgleznot Aspazī, vai droši vien nav arī 10, bet ka, nu, tā vienmēr ir starp to, nu, pieņemsim, vēsturisku personību un autoru tagad, ka, nu, tā ir saruna, un ja viņa ir godīga, tad tas rezultāts arī ir tāds, kādam viņam ir jābūt, un tur nav kaut kāda, nu, varbūt ir autori, kuri izjūt vairāk Aspazīs spiedienu, ja, un tad ir autori, kuri tā kā spiež vairāk pretī un vairāk demonstrē sevi, bet man šķiet, ka, nu, labā mākslas darbā un arī festivālā vai lūgas iesudējumā vai jebkurā, ka tas, nu, tāds, kā lai to saka, sweet spot, nu, tas baudas punkts vai ideālais balanss ir tajā, ka šī saruna ir godīga starp abām personībām, un tad zinoša, godīga, jā, un tad viņa darbojas. Un festivāls atver vienkārši durvis tai sarunai. Lūk, ir Aspazī, lūk, esat jūs, lūk, mēs radam vietu jums, kur sarunāties. Jā, man šķiet, ka tas ir galvenais tam festivālam. Es ceru, ka viņš nerada jaunus simbolus. Man negribētos, lai tā notiek. Es kaut kā neizprotu šo vārdu simbols. Tā ir tāda iespaidīga atzīšanās. Tagad, ko mēs par simboliem. Jā, par simboliem, jā. Varbūt arī nedrīkst noliegt vizuālās mākslas nozīme simbolu radīšana. Visa mana bērnība pagāja esplanāde, principā. Es laikam, kad piedzīmu un visu laiku staigāju pie tā roza granīta kalna. Un es jau, laikam, no vienas gadas vēl nelasot nevienu dzēju, Raiņa, zina, tas ir Rainis. Ot šitais kalns, tas ir Rainis, jā, tur Aspazīs tur blakus nebija, jā. Un tas simbols, principā, viņš publiska telpa ievad uzreiz to kaut kādu nozīmē. Jā, tagad ir, labi, Olgas Šilvas piemineklis, un šeit parādīs, nebija agrāk tas Aspazīs pieminekļus. Un, principā, tā nozīme, ka vizuālā tēla, publiska telpa, arī to, ka mēs šeit saglaznojam, tas arī, piešķir tā kā simbolisku nozīmi, tā arī Aspazīs tēlam, arī kaut kā tā. Jā, es saprotu, ko jūs domājat, bet es nesaprotu, ka mēs, runājam par to, vai rodas kāds jauns simbols, vai simbols sieviete, vai simbols feminisms. Es nedomāju, ka tā vajadzētu. Bet tas, ko jūs teicāt, jā, šis granīta kalns, tas ir simbols. Simbols man šķiet vienkārši tāds ļoti ērts veids, kā dažkārt varbūt nedomāt. Tas tā kā ielikt atvilknītē, romantiķi vai alkoholiķi vai kaut kas. Un tenī brīdī, tikko mēs sakām, lūk, šis simbolizē to, tad mēs varam vairs tā kā pārstāt domāt, kas stāv aiz tā apgalvojuma. Jā. Jo, tas ir simbols.
visiem skaidrs, veselais saprāts. Nē. bet par tiem simboliem vai par tām personībām, jo, nu, redziet, ir tas granīta bluķis, un tad ir tāds, nu, man liekas, ļoti diskutabls, tā varētu būt vēl viena diskusija par tiem tēliem, ko mēs redzam šodien. Un literatūras žurnāls Strāva ir uztaisījis ziepes ar Raiņa portretu. Tāds. Un tur bija smalki. Nu, mēs zinām, ka suvenīri un viss paskartīts, tas jau ir no 19. gadsimta, un kā tad tie tēli bijuši apkārt, un Mocarts, kā man Dats teica, ir visur, ja, arī Vīnē. Un tad man šķiet, ka tieši tajā mūsdienās, ka mēs kaut kā pat baidamies no tām personībām, mēs viņus gribam pat kaut kā, es nezinu, nedevalvēt, bet varbūt, ka es pilnīgi kaut ko nepareizi jūtu, jo man tas Rainis, tur bija gan arī teksts ir apkārt, ka tās ir ziepes radošiem cilvēkiem un tā, ja. Un viss ir ļoti jauki, bet es tomēr nevaru saprast, kā es ar to seju, vienalga, vai tas ir Rainis, ir cilvēka seja, vispār kā var, mazgāt kaut vai tikai rokas. Kā tas, vai mēs devalvējam, nedevalvējam, un kāpēc mēs to darām? Varbūt, ka tiešām visi saguruši no tām lielām personībām. Es nezinu, kāpēc to dara žurnāls Strāva, bet man ir aizdomas, ka žurnālā Strāva strādā cilvēki, kuriem patīk vārdi un kuriem patīk iedziļināties vārdos. Un es tagad absolūti negribu runāt žurnāla Strāva vietā, bet ir arī ziepes ar Ponciju Pilātu, piemēram, un man šķiet, ka kurš, kā mēs atceramies, mazgāja rokas nevainībā, un tad mēs varam nopirkt šādas pašas ziepes un paskatīties, šis ir Rainis, būs ziepes, un man šķiet, ka tur noteikti, tur ir kaut kādi vārdi, tur ir, tur bija kaut. Bet, viena lieta, kas man šķiet, droši vien ir kaut kāda robeža, un droši vien katram cilvēkam pēc viņa kaut kādiem morāles un ētikas standartiem ir tā robeža atrodas nedaudz citur. Bet tāpat laikā man šķiet ir arī bīstami sastingt kaut kādā tādā pietātē, kuru mēs nespējam pamatot. Jo tad tie simboli vai tie, kas aiz viņiem stāv, tāds Rainis vai Aspazīme, kļūst nelietojami, jo viņi ir tik neaizskarami. Un mēs ar viņiem vairs nevaram sarunāties. Un jautājums, protams, kur katram ir tā robeža, bet mākslā man šķiet diezgan neveselīgi kaut kādi tādi statiski objekti, ar kuriem nav iespējams diskutēt. Jā, bet mēs jau varam caur tā kaut cilvēciskām lietām meklējot. Bet tās, es domāju, atšķirās. Vieniem cilvēcība ir ziepēs, un vienam cilvēcība ir kaut kur citur. Jā, tas ir es gribētu teikt ļoti īsi. Jā. Ka lielums vienmēr samērojas ar lielumu. Un mazumam gribas samēroties ar kaut ko tādu mērogā, kas ir viņš pats. Un tāpēc viņam gribas lielumu novilkt līdz mazumam. Un jūs droši vien visi zinat to teicienu, kas man ārkārtīgi patīk. Ka šķirnes suņi nerej. Rej tikai sīkie sētas kranči. Un ja kāds domā, ka viņš kļūst lielāks no tā, ka viņš lielo padara mazu, tā nenotiek. Viss. Man šajā kontekstā piebilstot, tur bija tas teiciens, tūlīt jums pateikšu, kas pie tām ziepēm ir rakstīt, ko Rainis pats teica Raiņa vārdiem. Nopūties vēl reizi, resnais, rīt jau ziepēs vārīs tevi. Tur bija tāds saukli. Un tā tad, ideāla dāvana dzejas cienītājiem, literatūras skolotājiem, radošo industriju pārstāvjiem. Ideāla dāvana, ja. Bet man vairāk satrauc tieši, ka tas ir literatūras žurnāls, ka tie nav kaut kādi suvenīri tirgotāji. Man vairāk satrauc, ja tie būtu suvenīri tirgotāji. To mierīgi arī var, jā.
Nu, un tā tad man jau tur rāda, ka lēnā garā mums jāvirzās beigās. Nu, un tur. Un, jā, bet arī Ievai ir stāsts par to, kā viņai tas melnais rainis, arī tas simbols. Katram mums ir bijusi tā saskars, izstāsti par to, kā tev bija bērnībās traumas. Man bija bērnības trauma, jā. Jo man vecmāmiņa, viņai bija tāds, man liekas, te arī bija tā raiņa galva, ģipša galva, bet viņai bija tādā izmērā ļoti liels, melns, ģipša raiņas. Viņai dzīvoklītis bija varbūt, 12 kvadrātmetri, bet šis raiņas vienmēr bija tur. Un tad, kad viņi jau vecumdienās nonāca pie mums mājās, šis rainis atnāca arī pie mums uz mājām. Un tā kā es dabūju pārvākties, jau ap 40 gadiem, tas rainis beidzot apgāzās pārvākšanās procesā un saplīs. Tik laimīgi, ka man viņu nevajadzēja šobrīd jau ņemt līdzi. Bet redziet, tur šis simbols. Tika ģimenē turēts divas lietas. Bija rainis, un otrs, par šo es esmu priecīgi, ir pītis. Glāzi. Ko vecmāmiņa dabūjusi pa dienasčo maizi. Jo viņš prasīja, viņa teica, cik maksā dienasčo maizi. No kur gan tas melnais rainis? Es nekad, piedodiet, man bija 11 gadu, kad viņa atgāja, bet tas, viņš vienmēr bija. Viņš vienmēr bija, bet viņš bija mīļš, melns un baiss un draudīgs. Jā, bet šis man šķiet ir interesanti, ka bija rainis, tā kā pats rainis, un tad bija glāzna, kas ir... Tā ir vēl. Jā, bet glāzna, kas ir tā kā radošais darbs, jo rainis viņš jau nav. Un tad runājot par tiem simboliem un kaut kādu tādu viņu... kultizēšanu, tad man šķiet, ka droši vien tas varbūt ir tas, ko es neveiksmīgi mēģināju pateikt, kad ir jautājums, ja mēs runājam par saturu vai par to objektu, kas saucās tajā vārdā. Un man šķiet, ka vienā brīdī, ja mēs ļoti koncentrējamies, rainis ir simbols, tad mums vienkārši priekšā ir rainis, mums nav vairs ne dramaturģijas, mums nav dzējas, mums nav satura, un tas ir tā kā, tas mani mulsina. Tā ir tā mūsdienu ilustratīvā pasaule, kur tas... tā forma ir spēcīgākā, tas tēls nekā to saturu. Tā ir tā, mūsdienu pasaule, kad mēs meklējam tos saturus. Tātad, ja sākumā bija jautājums, ko Aspāzija, ja kas notiktu, kad viņi te ienāktu, tad tagad ir jautājums, ko viņa mums tagad pateiktu, vai bravo, vai vēl par maz, vai turpiniet, tas ir, ko viņa tātad, kā viņa domātu. Vai, bija švāk. Tas ir mums vajadzētu novērtēt, kā mēs sevi saprotam šajā sarunā. Aspazīs acīm, kā viņa domā, kā mēs sarunājam. Un arī par sabiedrību un laikmetu, kā viņa justa to. Mēs nevaram par sabiedrību. Var apmēram, kā viņa. Jo labi, lai runā mākslinieki, kur viņi ir attēlojuši tādu mūsdienīgu sievieti, varbūt, kad to var pateikt. Kā jūs to? Iedosim noslēgumam. Ko Aspāzīt teikt? Es domāju, viņa ar smaidu klusējot. Un varbūt arī tas tagad notiek. Noskatās. Un aiziet. Un aiziet tālāk. Jo tas ir, ne katram dots, jo vecāk mēs paliekam, jo tuvāk mēs esam šī cikla nobeigumam, jo gudrāki, vispār pieņēmošāki paliekam. Tas ir vislabākā, ideālākā variantā evolūcija līdz galam. Un mēs aizejam ar prieku. Beidzot. Un ja mēs tur esam un noskatāmies, tad mēs varam pasmaidīt.
Nu, Domāju, brīnišķīgas atpazīja arī diskusijas beigas ar smaidu, vai ne? Bet tā tad vēl viss pasākums nav noslēdzies. Mums ir Jūrmālas muzeja direktors Ernests Viklis, un tātad šīs izstādes noslēgumā ir arī skatītāju balva. Katram procesam tomēr ir iezīmējis kaut kāds cikliskums, jo sākoties izstādei bija žūrijas vērtējums, un žūrijas vērtējums droši vien vienmēr iezīmējas tomēr to, ka profesionāļi savstarpēji diskutē, strīdās, analizē, mēģina saprast. Un tā ir viena šķautne, man liekas, tam, ko mēs varam uzskatīt par kvalitātes kritiku vai kaut kādu šo te kvalitātes robežu. Un savukārt, man liekas, ka tas, kas ir skaistais skatītāju balsojumā, ir tas, ka īstenībā cilvēks, kurš nāk uz izstādi un skatās gleznas, es gribētu teikt, visbiežāk meklē sevi vai sev pazīstamo, sev tuvo, sev mīļo. Un tajā ziņā man liekas, ka ir skaisti, ka šīs ir divas pilnīgi nekonkurējošas lietas, ka tās ir tā kā mēs runājam par vienu monētu, bet viens par aversu, otrs par reversu. Un tas man liekas šajā ziņā skaisti, ka mēs redzam tādu dalītu vērtējumu. Un attiecīgi skatītāji, kas cik kuplā skaitā balsoja? Daudz. Tātad statistiskais skaitlis daudz, kas robežojas ar pilna lāde, vēstīja to, ka skatītāji savas balsis raduši par Jāņa Kalniņa darbu. Tā kā es domāju, ka aplausus pelnījis. Es saprotu, ka mākslinieka kungs šodien nav ieradies, bet varam redzēt viņa darbu, kas pāri laikiem skatās uz mums no telpas stūra. Un tad es gribētu cerēt, ka Aspazijas mājas dāmas parūpēsies, lai mākslinieks ir gan lietus kursā, gan saņem sev pienākošo.